Labvakar vēlreiz visiem, kas klausās mani klātienē, un arī tiem, kas klausīsies ierakstā. Šodien mums jau ir 24. seminārs, un šodien mēs runāsim par tēmu, turpināsim par karmu tēmu, bet apskatīsim tieši konkrēti, kādā veidā notiek šīs negatīvās karmas uzņemšana uz sevi, lai izprastu un vairāk kontrolētu savu rīcību ikdienā. Vispirms mēģināsim saprast, kas ir negatīvā karma, jo karma var būt gan negatīva, gan pozitīva. Tātad negatīvā karma arī ir dievišķa enerģija, kuras vibrācijas cilvēks ir pazeminājis. Jā, tātad šī dievišķā enerģijas vibrācijas ir samazinātas, un tās ir samazinātas ar nepareizu rīcību vai sliktām domām un sliktām jūtām. Tātad, ja ir pretējais, kā cilvēks vibrācijas paaugstina, tad viņš rada pozitīvu karmu, ja? Ar pareizu rīcību, ar labām domām, ar labām jūtām. Bet pretējais, tātad ar negatīvu, nepareizu rīcību, sliktām domām un jūtām, cilvēks rada negatīvu karmu. Nu, kā tad šī negatīvā karma izpaužās? Viņa izpaužās tā, kad cilvēks sastopās ar dažādām negatīvām situācijām, epizodēm, un nu, viņam var rasties jautājums, nu, kāpēc man tā neveicās, ja? Bet nevienmēr cilvēks redz cēloņu seku sakarību. Nevelti pastāv teiciens, ko sēsi, to pļausi, jeb dots devējam atdodas. Ja? Un šie teicieni tieši to arī pasaka, ka ja tu šajā brīdī saskaries ar negatīvām situācijām, tad var būt, ka tas ir saistīts ar tavu negatīvo karmu. Bet nevienmēr. Var būt arī tā, ka cilvēkam ir, nu, kā lai saka, augstākie spēki dod pārbaudījumus, kas arī ir negatīvas situācijas, un tad cilvēkam ir jāpierāda sevi, ka viņš patiešām ir šī garīgā ceļa gājējs, un tad viņš pārvar tās negatīvās situācijas un aug apziņā. Ja? Tā ir mācīšanās, tā ir grūtu pārbaudījumu izturēšana, lai varētu virzīties garīgā ceļā tālāk. Tā nav negatīva karma. Negatīva karma ir tad, kad īstenībā, lai ko tu darītu, nekādīgi nevar to pārvarēt. Nu, piemēram, dzīves situācija. Sieviete ir apprecējusies ar vīrieti, un vīrietim ir atkarības problēma, pieņemsim, no alkohola. Sieviete mēģina visādos veidos palīdzēt vīrietim, ved viņu uz dažādām tur ārstniecības programmām pie dziedniekiem un vēl neskur. Nu, dara, lūdzās un nu, visu iespējamo, ko vien var izdarīt, lai palīdzētu savam partnerim tikt vaļā no alkohola problēmas. Bet problēma neatkāpjas. Lai arī partneris saka, ka viņš tā kā gribētu no tā tikt vaļā, bet tik un tā tam kārdinājumam visu laiku pakļaujās un tā tālāk. Ja? Pieņemsim, sieviete izdara lēmumu, es visu izdarīju, mans partneris tik un tā ir atkarīgs no alkohola problēmas, es tad no viņa šķiros. Nu, viņi izšķirās. Pēc tam viņi satiek nākamo vīrieti, ar kuru veido attiecības, viss ir skaisti, sieviete apprecās, un pēc laika arī nākamais partneris sāk lietot alkoholu un kļūst atkarīgs. Jeb pat vairāk, varbūt nākamais partneris nelieto alkoholu, bet slepeni spēlē azartspēles un nospēlē visu naudu, vai lieto narkotikas, ja, vai lieto kādus citas atkarību veicinošās vielas. Tātad, ko tas nozīmē? Sieviete izšķīra pirmās attiecības tādēļ, ka partners bija alkoholiķis, nākamajās attiecībās atkal problēma ir atgriezusies. Lūk, tā ir pazīme, ka sieviete ir darījusi it kā visu, ko viņa vien spējusi, lai tiktu ar šo problēmu galā, bet ar problēmu galā netiek. Lūk, tā ir negatīvas karmas pazīme. Jo tad, ja cilvēks mācās, nu, teiksim,
Dievs ir devis kādus pārbaudījumus, grūtas dzīves situācijas, tad tās grūtības cilvēks pārvar. Jā, viņam iet grūti, bet viņš pārvar un problēma atkāpjas. Tā nav negatīva karma. Negatīvas karmas gadījumā problēma neatkāpjas. Nu, viņa ir jāatstrādā. Nu, teiksim, vistipiskākais piemērs, kur parādās negatīva karma, ir slimības, ģenētiski iedzimtās slimības, tās saucamās retās slimības, ārstniecībai, slimības, kuras ārstniecības metodēm nepakļaujās. Visbiežāk, arī, protams, ir izņēmumi, jā, bet visbiežāk ģenētiski iedzimtās slimības ir saistītas ar negatīvu karmu, kura ir uzņemta vai nu iepriekšējās dzīves laikā, vai šīs dzīves laikā. Mēs vēl tālāk runāsim arī par to, bet galvenais ir saprast, ka daži jauc to, ka, ja cilvēks sastopās ar kaut ko negatīvu, ka tā ir negatīva karma. Nē, tā nav. Mums ir divas lietas. Viens, mums ir jāmācās, un lai mēs mācītos, mēs tiešām sastopamies ar dažādām dzīves grūtībām un nepatīkamām situācijām, un tādā veidā augstākie spēki mūs pārbauda, ko mēs esam vai neesam iemācījušies. Bet tiklīdz mēs pārvaram grūtības, problēma no mums atkāpjas. Tā nav negatīva karma. Negatīvas karmas gadījumā problēma neatkāpjas. Un no viņas galvenais, ka nevar aizbēgt. Bet nu, mēs tālāk runāsim arī vēl sīkāk par to. Tātad negatīva karma ir negatīva enerģija, kura uzkrājas cilvēka aurā. Cilvēka aura, tā ir, ja jūs esat redzējuši zīmējums, kur ap fizisko ķermeni krāsainas siluete veidojās, ja to sauc par auru. Un aura tā patiesībā ir cilvēka dvēsele. Ja? Un šī negatīvā karma, protams, rodas no cilvēka izdarītajām izvēlēm, bet ne tikai šajā dzīvē, bet arī iepriekšējās dzīvēs. Tāpēc dažkārt mums nākas maksāt, smagi maksāt par to, ka mēs varbūt kādā no iepriekšējām dzīvēm izdarījām kļūdainu izvēli, kura bija pretrunā dievišķajiem likumiem un mācībām. Varbūt tā kļūda bija tik ļoti liela, ka iepriekšējā tajā dzīvē, kad mēs to kļūdu pieļāvām, mēs pat to kļūdu neatstrādājām. Jā, jo ir tā, ka par mazām kļūdām maksājam mēs paši, par lielām kļūdām maksā mūsu bērni, par ļoti lielām kļūdām maksā mūsu mazbērni. Un par ļoti lielām kļūdas mēs paņemam līdzi uz nākamajām dzīvēm. Un, lūk, šīs te nepareizās izvēles, protams, ir tāds sarežģīts jautājums, jo izvēles mēs izdarām katru dienu, es nezinu, neesmu skaitījis vai simtiem dienā vai tūkstošiem varbūt dienā, nē, bet ļoti daudz izvēles mēs izdarām katru dienu, kaut vai pa kuru ceļu iet, uz kuru veikalu iet, ko pirkt, ko nepirkt. Ko skatīties, ko neskatīties un tā tālāk. Ja? Tātad izvēļi ir ļoti daudz. Un, ja mēs izdarām kļūdainu izvēli, mēs jau sasmērējam savu auru. Ja? Tātad sāk krāties šī te negatīvā enerģija mūsu aurā. Kas tad mūs var pasargāt no šīm nepareizo izvēļu izdarīšanas? Nu, principā pasargāt mūs var tikai zināšanas, tās saucamās dievišķās zināšanas un sirdsapziņa. Tiem cilvēkiem, kuriem jau ir attīstīta jūdziņa, tad jūdziņa ir tā, kas var pasargāt, ja? Bet ļoti daudz cilvēki īstenībā tā kā negrib vairāk dzirdēt savu sirdsapziņu, pat ja viņu dzird, tad tā kā, izliekās nedzirdam, jeb atrod priekš sevis nomierinošos vārdus, kāpēc šajā brīdī varētu neklausīt sirdsapziņu, ja? Tiem, kuriem ir attīstīta jau jūdziņa, bet, tiem, kam ir attīstīta jūdziņa, viņi jau ir pietiekami augstā apziņas līmenī jau tikuši, viņi vienkārši jūt.
ka to nevajag darīt, ja to izdarīs, būs pēc tam kaut kādas nepatikšanas. Ja? Viņi vienkārši jūt, viņiem nav varbūt nekāda tāda pragmātiska pamatojuma, kāpēc tā nevajag darīt, bet jūdziņi viņiem pasaka, nedari to, būs pēc tam nepatikšanas. Nu, tā tad mēs jau sākām runāt par to, kā tad tiek uzņemta šī negatīvā karma. Tātad tajā brīdī, kad mēs pieļaujam kļūdu, jeb izdarām nepareizu izvēli, nu, simboliski runājot, mēs tā kā nosmērējam savu auru, un to arī sauc par negatīvās enerģijas uzņemšanu. Tie cilvēki, kuri nezin par dievišķiem likumiem, un īstenībā cilvēki, kas kaut ko ir dzirdējuši par dievišķiem likumiem, ir ļoti maz, tāpēc vairums, tas attiecās uz vairumu, kas patiešām neko nezin par dievišķiem likumiem, tad viņiem īstenībā, kaut arī viņi neko nezin par dievišķiem likumiem, tomēr viņi var sadzirdēt savu sirdsapziņu, un ja viņi viņu paklausa, tad viņu sirdsapziņa var arī viņus atturēt no kļūdas pieļaušanas. Bet, kā jau teicu, ne visi cilvēki dzird savu sirdsapziņu, tāpēc ļoti bieži tomēr ir jāizdara izvēles balstoties uz prātu. Un prāts, protams, katram no mums strādā atbilstoši tām zināšanām, ko nu mēs ar prātu esam apguvuši. Un vēl vairāk sarežģīja visu to tas fakts, ka, piemēram, ir kaut kāda ļoti smaga situācija. Nu, paņemsim šā brīža situāciju pasaulē. ASV prezidents Trumps gandrīz katru dienu nāk ar visādiem paziņojumiem, kas rada visādas emocijas gan pašai ASV tautai, gan visām citām valstīm, ja, un konkrēti mēs varam runāt par šiem te dīvainajiem paziņojumiem attiecībā uz Ukrainu, kas tā, teiksim, pieejot ar prātu, ja mēs tā ar prātu uz to visu skatāmies, nu tad, kā tas tā var būt, kad ASV atsakās palīdzēt Ukrainai un līdz ar to apzināti, neapzināti palīdz Krievijai, kas ir agresors attiecībā pret Ukrainu, un ar prātu mums tas viss liekas, šausmas, kāda tas tā ir iespējams, pie tam vēl valstī, kas ASV, kas ir sludinājis sevi par brīvības cīnītājiem, kas visai pasaulē nes šo brīvības ideju un tā tālāk. Ja? Tas ir tā skatoties uz šo situāciju ar prātu, bet mēs nezinām, kā šī situācija izskatās Dieva acīs. Es nevaru apgalvot, ka šī situācija Dieva acīs izskatās savādāk, jo to tiešām zina tikai Dievs, bet tam, kam es gribu pievērst uzmanību, ka nevienmēr tas, kas cilvēkam šķiet pareizi, arī Dieva acīs ir pareizi, un otrādi, nevienmēr tas, kas cilvēkam šķiet nepareizi, Dieva acīs var būt nepareizi. Piemēram, atkal atgriežoties pie šī paša piemēra, es teicu, ka es nezinu, kā šī situācija izskatās Dieva acīs, ja, bet ir skaidrs tas, un tas ir visiem skaidrs, ka nogalināt cilvēkus karā, tas ir nepareizi, bezjēdzīgi, attiecībā uz dievišķajiem likumiem. Neviens dievišķais likums neakceptē cilvēku nogalināšanu. Tātad miers Ukrainā ir, kā saka, noteikti nepieciešams. To arī paši ukraiņi atzīst, ka viņi grib mieru. Un te ir tas lielais jautājums, kā to mieru iegūt. Un tad var būt, ja, to parādīs laiks, ja, es domāju, pat tuvākais laiks, ja, kā tad tur tās sarunas notiks starp ASV delegāciju un Ukrainas delegāciju. Bet dažkārt, jā, varbūt patiešām ir no malas liekas kaut kādi absolūti nepareizi, netaisnīgi lēmumi, bet iespējams, ka šie netaisnīgie lēmumi patiešām spēja apturēt karu un apturēt cilvēku nogalināšanu. Un Dieva acīs cilvēka dzīvība ir augstāk, ja?
Bet es vēlreiz atkārtoju, es neņemos spriest par šo konkrēto gadījumu, kā tas izskatās Dieva acīs, jo nešaubos par to, ka arī augstākie spēki dos par sevi zināt, un mēs ar laiku sapratīsim, vai tas bija vai nebija pareizi. Bet tajā pašā laikā es tā pēdējā laikā tieši esmu aizdomājusies par 1940. gadu, kad notika Krievijas iebrukums Latvijā, un faktiski Latvija nepretojoties ar puķiem sagaidīja Krievu karavīrus. Jā, netika iznīcināta Latvija, jo Latvija neaizstāvējās. Te pašā laikā ļoti daudz cilvēki tika aizsūtīti izsūtīti trimdā un Sibirijā, un ļoti daudzi nomira, un tāpēc ir šis te lielais vēsturiskais diskutējamais jautājums, vai bija pareizi neaizstāvēties, un tāpēc tagad ir pieņemts lēmums, ka pareizi ir aizstāvēties. Nu, viņš ir tāds, nu, sarežģīts jautājums, ja tieši tas, kā tas izskatās Dieva acīs, ja? Un priekš manis ir skaidrs tas, ka zeme pieder Dievam. Tātad mēs nevaram aizstāvēt to, kas mums nepieder. Jā, mēs te dzīvojam, un Dievs mums ir atļāvis šeit būt un rūpēties par mūsu zemi, ja? Bet mums jau tā zeme nepieder, ja? Un tad sanāk tā, kad cilvēki zaudē dzīvības īstenībā par to, kas viņiem nepieder. Tajā pašā laikā ir dievišķais likums, ka ja tev uzbrūk, tad tev ir tiesības aizsargāties, bet darīt visu, lai nebūtu jānogalina pretējā puse, bet, nu, tev ir tiesības aizsargāties, ja. Tā kā šie jautājumi ir ļoti, ļoti sarežģīti, un es domāju, ka mūsu apziņai vēl ir krietni, krietni jāaug, lai mēs patiešām saprastu, kā tad būtu pareizi šādās situācijās rīkoties. Nodzīvot dzīvi bez kļūdām nav iespējams. Pilnīgi visi cilvēki pieļauj kļūdas, arī es esmu pieļāvis daudz kļūdas, un arī jūs esat pieļāvuši daudz kļūdas, ja tā kā neviens no mums nav dzīvi nodzīvojis bez kļūdām. Un, protams, ka katrai mūsu pieļautai kļūdai ir sekas, kā tas atgriežas pie mums, un teiksim, šajā laikā, nezinu, kāda ir jūsu vērojuma, bet mani vērojumi ir, kad es pieļauju kļūdu, tad man tā kļūda atgriežas atpakaļ, nu, teiksim, vai nu tuvākās nedēļas laikā, vai tuvākā mēneša laikā, vai tuvākā pusgada laikā, bet ļoti īsā salīdzinošā laikā es, kā saka, aci pret aci redzu, aha, rekā pie tevis atgriezās tavas pašas pieļautā kļūda. Nu, jo smagāka kļūda, jo smagākas sekas, un līdz ar to lielāka negatīvā enerģija tiek uzņemta cilvēka aurā. Un tā ir tā, kā jau es teicu, negatīvā karma, kas ir jāatstrādā. Uzņemtā negatīvā enerģija ir jāatstrādā, un tas notiek pievelkot sev citus cilvēkus, kas sāpina, un iekļūstot dažādās negatīvās dzīves situācijās. Un tās situācijas, nu, dažkārt liekas, nu, kāpēc es tur gāju, jeb kāpēc man bija tas vai šitas, ja, bet no tā izbēgt nevar. Ja tu esi savā aurā uzņēmis negatīvu karmu, tu nevari izvairīties no tā. Nu, pieņemsim, ja šī negatīvā karma, kas ir uzņemta varbūt no iepriekšējām dzīvēm, saistībā ar cilvēku nogalināšanu, ja, jo iepriekšējās dzīvēs arī bija kāri un bija cilvēku nogalināšanas. Un, piemēram, šajā dzīvē cilvēkam ir aci pret aci jāpaskatās karam acīs. Tad tas cilvēks pat, ja viņš izdarīja izvēli, ka viņš bēgs no Latvijas, pieņemsim, es nezinu, uz Spāniju vai uz kādu citu valsti, kur viņš izdomā, ka tur būs droši un ka tur karš neskars, ja, vienalga viņš to karmu paņem līdzi.
Viņš bēgot paņem karmu līdzi. Viņš varbūt pat šo dzīvi tā bēguļojot uz tādām drošām vietām, iespējams, ka viņš šajā dzīvē pat nodzīvo tā, ka viņš tam karam acīs neieskatās. Bet tad karma tiek paņemta līdzi uz nākamo dzīvi, un nākamā iemiesojuma laikā viņš noteikti neizbēgs no saskarsmes, no atrašanās situācijā, kur ir karš. Jā, tā ir lieta, kas ir jāsaprot, ka ja ir šī negatīvā enerģija ir uzņemta mūsu aurā, ko sauc par negatīvo karmu, viņa būs jāatstrādā. Un no tāda viedokļa varbūt, ka labāk viņa ir atstrādāta ātrāk nekā, kā saka, visu laiku bēguļot. Ja? Tas ir apmēram līdzībās runājot. Es zinu, ka ir noziedznieki, kas, teiksim, ir aizbēguši, pieņemsim, no tās valsts, kur viņam ir piešķirts cietumsods. Viņi ir aizbēguši uz citu valsti un kā saka, bēguļo tajā citā valstī. Kaut arī ir izsludināta starptautiskā meklēšanā, bet viņi bēguļo, jo viņi negrib nonākt cietumā. Un tad viņi vienu gadu bēguļo, otru, trešo, desmito, ja? Un tad tas cilvēks no tās bēguļošanas, jo viņam visu laiku jābūt modram, vai viņu kāds kaut kur nepamanīs, vai kaut kur neaizies tā informācija, ka viņš reko atrodas šeit, un šobrīd visi šie digitālie rīki un viss tu izēj uz ielas, tu tiec filmēts, un pēc tam jau, kā saka, tas var nonākt vajadzīgās instancēs, tā kā, nu, cilvēks kaut kādā brīdī tādi gadījumi ir dzirdēti, zinu, arī Latvijā tādi gadījumi ir dzirdēti, kur cilvēks izdara izvēli, nē, viss, es pats piesakos policijā, lai mani apcietina, jo man tā bēguļošana vienkārši vairs nav emocionāli izturama, ja? Un lūk, tā kā tas ir tāds viens piemērs, kā cilvēki, kuri varbūt sākumā domāja bēguļot no soda, nonāk pie secinājuma, ka labāk sodu ātrāk izciest, lai var pēc tam atkal normāli dzīvot. Ja cilvēks ir nonācis sastopās ar negatīvo, un viņš no tā negatīvā kaut ko mācās, tad viņš ne tikai atstrādā caur ciešanām savu slikto karmu, bet viņš arī aug garā, ko sauc par apziņas līmeņa paplašināšanas. Jā, cilvēks nonākot negatīvajā, nu, piemēram, viņš ir saslims ar kādu smagu slimību, un valsts viņam nedod naudu ar dārgām zālēm, jo vienkārši valstī nav tādas naudas, un cilvēks dusmojās uz valsti, ka valsts viņam nedod naudu, un viņam tāpēc varbūt būs jānomirst, ja? Tātad šis cilvēks vaino citus savās problēmās. Tad šī negatīvā enerģija, kas ir radījusi šo smago slimību, saglabājas cilvēka aurā, un citiem vārdiem sakot, šī negatīvā enerģija netiek atstrādāta. Ja cilvēks pieņem savu smago slimību kā taisnīgu, apzinoties, ka labi viņš neredz šajā dzīvē cēloņu seku sakarību, bet viņš zina, ka šī dzīve nav pirmā un nav pēdējā, un ka viņš saprot, acīm redzot, es esmu kaut kādu kļūdu pieļāvis varbūt iepriekšējā dzīvē, un tāpēc man šajā dzīvē nāks ar tādu smagu slimību slimot, ja viņš pieņem šo slimību ar pazemību, ja, ka tā ir taisnīga attiecībā pret viņu, ja, pat ja viņš neredz šo cēloņu seku sakarību, tad viņš caur tām ciešanām, ka viņš slimo, cieš sāpes vai sliktu pašsajūtu un tā tālāk, viņš dzēš. Viņš tajā brīdī dzēš savu negatīvo enerģiju un daļēji noteikti caur šīm ciešanām, ja pat varbūt pilnībā atstrādā šo negatīvo karmu. Piemēram, mūsdienās ļoti daudz cilvēki nezina, kāpēc nevajag uzsākt intīmas attiecības pirms kāzām, pirms oficiāla attiecību reģistrēšanas. Nu, mūsdienās jau pat vairs kāzas nav, tagad jau dzīvo cilvēki kopā arī nereģistrētās attiecībās, un bērni dzimst nereģistrētās attiecībās. Bet lielai daļai, un es pat gribētu teikt, ka lielākajai daļai nav izpratnes, kāpēc tā nedrīkstētu darīt.
jo viņi neizprot, kas notiek intīmo attiecību laikā. Tātad visu intīmo attiecību laikā notiek partnera karmas uzņemšanās un savstarpējā enerģijas apmaiņa. Tātad, ja starp partneriem ir intīmas attiecības, tātad, pieņemsim, vīrietim ir slikta ekonomiskā karma, nu, viņš ir pieļāvis kļūdas tieši saistībā ar ekonomiskiem jautājumiem, un viņam ir slikta karma, kas ir saistīta tieši ar ekonomiku. Un viņš ir sastaps sievieti, kuras savukārt ir brīnišķīga karma saistībā ar ekonomiku, un viņai vispār nevajadzētu būt nekādām problēmām ar ekonomiku, bet viņa ir iemīlējusies vīrietī, kuram ir šī sliktā karma saistībā ar ekonomiku. Tad intīmo attiecību laikā šī sieviete arī paņem daļu no šī vīrieša negatīvās karmas, un šī sieviete sastapsies ar ekonomiskām problēmām, kaut arī viņas it kā enerģētika nemaz to nebija pelnījusi. Tātad viņa šo negatīvo enerģiju ir paņēmusi no partnera. Tāpēc arī ir tā, kad notiek laulības ceremonijas, mācītājs uzdod jautājumu partneriem pirms sareģistrēšanas, vai tu esi ar mieru būt priekos un bēdās, līdz nāvi jūs šķirs. Citiem vārdiem šo pašu teikumu varētu nosaukt tā, vai tu esi ar mieru uzņemties partnera karmu. Un tas arī ir tas iemesls, kādēļ agrāk, senākos laikos, cilvēki intīmās attiecības uzdrošinājās tikai pēc tam, kad bija reģistrēta laulība. Jo labi cilvēki tajos laikos varbūt to nesauca par karmu, nesauca par varbūt arī par negatīvu enerģiju, bet viņi zināja, vienkārši zināja, ka tas nebūs labi, ja viņi uzsāks intīmas attiecības pirms laulības reģistrācijas. Viņiem nebija tā izskaidrojuma, jo tā laika mācītāji neizskaidroja, kāpēc to nedrīkst darīt. Ja? Bet vienalga viņi zināja, ka tas nav pareizi. Ja? Mūsdienās tas viss ir pazudis. Arī mācītāji, manuprāt, īpaši vairs necenšas kādu pārliecināt, kad līdz kāzām vajadzētu mēģināt tomēr saglabāt šo tīrību, un tas ir tikai un vienīgi saistīts ar to, lai nenotiktu tā, kad starp partneriem ir intīmas attiecības, notiek šī karmas uzņemšanās, un pēc tam kaut kādu iemeslu dēļ partneri izšķiras. Tad, ja partneri ir solījušies Dieva priekšā, kad jā, viņi ir ar mieru būt priekos un bēdās līdz nāves šķirs, jeb citiem vārdiem, ir ar mieru uzņemties un atstrādāt partnera karmu, tad arī notiek šī salauzāšana. Arī tiem partneriem, kuriem ir bijušas intīmas attiecības, un pēc tam attiecības ir izjukušas, pieņemsim gadījumu sakari. Jā, diezgan daudziem ir gadījumu sakari. Arī šajos gadījumu sakaros notiek partnera karmas uzņemšanās. Un tas nav svarīgi, vai tu ar to partneri paliec kopā vai nepaliec kopā. Un ja cilvēkam ir bijis ļoti daudz partneru, kaut vai šie gadījumi sakari, ja, tad iedomājieties, kādu karmu tas cilvēks ir uz sevi uzņēmis. Ne jau vēl te atkal ir tāda viena lieta interesanta, ja, kāpēc vīrieši, kaut arī pašiem ir bijušas vairākas sievietes, bet par sievu grib sievieti, kurai nav bijis neviens vīrietis, kur vīrietis ir pirmais. Ja. Kāpēc viņi tā grib? Paši maina sievietes, tur nes cik viņiem ir bijušas, bet nu par sievu gribas sievieti, kurai nav neviens vīrietis. Un te ir tas izskaidrojums, tāpēc, ka vīrietis negrib atstrādāt. Nu, kā saka, viņš grib, lai viņam ir, nu, pēc iespējas ir mazāk šī te karma, jo, nu, kā, ja sievietē arī būs daudz vīriešu bijuši, viņa var ir savākusies no visiem vīriešiem karmu, ja. Kāpēc pa prostitūtēm, kuras pelna naudu ar to, kāpēc viņas nelabprāt? Nu, ir, protams, gadījumi, kad arī filmas esam redzējuši, kur arī prostitūts aprec bagāti vīrieši un tā tālāk, ja? Bet kāpēc nelabprāt grib prostitūts par sievām? Ja? Tieši šī iemesla dēļ, ka viņām ir bijuši daudz vīriešu, no katra vīrieša viņi ir uzņēmusies karmu,
Nu, un tagad tev, ja tu gribi būt ar viņu kopā, ir jābūt gatavam atstrādāt ne tikai savu karmu, ne tikai savas sievas karmu, bet vēl visu to daudzo partneru karmu, kas ir intīmo attiecību laikā uzņemta. Tieši tas pats attiecās, kā jau iepriekš minēju, uz ģenētiskām slimībām. Nu, teiksim, es zinu vienu tiešām tādu gadījumu, kad man reiz lūdza palīdzību viena sieviete, kuras bērniņam bija ģenētiska slimība, un bērniņš arī nomira. Un tad sieviete sāka tādu tā kā izmeklēšanu pa savu dzimtu un pa vīra dzimtu. Nu, kam tad tā slimība ir bijusi? Ja reiz tā ir ģenētiska slimība, tad viņa dzimtā kādam ir bijusi. Un viņa šo slimību neatrada. Tā tad nebija ne pa vīra dzimtā, ne savā dzimtā. Viņa šo slimību neatrada. Un tad viņai bija tas lielais jautājums man. Nu, kā tas tā ir noticis, kad viņai piedzima bērniņš ar ģenētisku slimību, bet dzimtā viņš šo slimību neredz, ja? Un tad es pajautāju sievietei, vai viņai pirms vīra ir bijuši citi vīrieši. Un sieviete godīgi atzina, ka viņai pirms vīra ir bijuši ļoti daudzi vīrieši. Un tad tajā brīdī man arī bija skaidrs, ka acīm redzot, nu, kāds no vīriešiem, kas viņai bija bijis, kāda dzimtā bija bijusi šī ļoti retā ģenētiskā slimība, un viņa to bija uzņēmusi nevis fiziskajā ķermenī, jo to nevar uzņemt fiziskā ķermenī, bet aurā. Ja, smalkajā ķermenī bija uzņēmusi šo slimību no partnera, kas bija pirms viņas vīra. Ja, un tāpēc viņai arī piedzima bērniņš ar šādu ģenētisku slimību. Protams, medicīniski to tā nevarēs pierādīt, jā, nu, var ticēt un var neticēt, bet arī par karmu runājot, tas zinātniski šobrīd vēl nav tāds pierādāms. Cilvēki redz pēc savas dzīves, ka tas tā ir, bet, nu, teiksim, tādu zinātnisku pierādījumu par to nav. Vairums cilvēku nezina, cik milzīga atbildība tā tad ir šīs intīmās attiecības, bet ne tikai saistībā ar šo karmas uzņemšanu, bet ir vēl otra lieta. Intīmo attiecību laikā tiek tērēta radošā enerģija. Un jo vairāk cilvēks nododās intīmām attiecībām, jo vairāk viņš iztērē savu radošo enerģiju. Tāpēc, teiksim, māksliniekiem, kuriem ir ļoti daudz radošās enerģijas, ir ļoti liela tendence uz bohēmisku dzīvesveidu, jo viņiem vienkārši ir ļoti daudz radošās enerģijas. Ja šie mākslinieki ļaujās tam bohēmiskajam dzīvesveidam un tērē savu radošo enerģiju seksuālās attiecībās, ja nu, viņi īstenībā sev paši liedz radīt kaut ko patiešām ļoti unikālu. Jo, ja cilvēkam ir ļoti spēcīga seksuālā enerģija, viņam tā tad ir ļoti labs potenciāls radīt kaut ko lielu, kaut ko tiešām nu, abrīnas vērtu, ja, jo viņam ir ļoti liela radošā enerģija. Un tie cilvēki, kuri tērē nepareizā veidā savu radošo enerģiju, viņi uz sevis uzņemās negatīvu karmu, un, protams, viņi arī neīsteno savu radošo potenciālu tādā veidā, kā varētu. Un pēc būtības ir skaidrs tas, ka tie, kas pareizā veidā īsteno savu radošo enerģiju, viņu radītais pārdzīvo laiku. Nu, piemēram, Stradivārī violas. Jā, Stradivārī viena gada laikā, ja es pareizi atceros, radīja vienu violu. Un tās violas šobrīd nu, tiek atzītas kā, nu, es nezinu, vai pašas labākās, bet nu, vienas no labākajām maksā milzīgu naudu. Mūsdienās, jā, kaut gan pats Stradivārī dzīvoja diezgan nabadzīgi, jā, radīdams šīs te unikālās violas, jā. Bet šīs violas jau cik simtiem gadu, jā, tātad viņas ir pārdzīvojušas laiku. Jā, tāpat mūzikas skaņdarbi, jā. Tiesas mūzikas skaņdarbi, kas pārdzīvo laiku, jā, skan gan pēc 200, 300, 400, 500 gadiem, jā, tātad tas nozīmē, ka viņos ir, nu, augsta vērtība.
Ļoti liela problēma ir tā, ka ja cilvēks neatstrādā savu karmu, tad karmas likums nosaka, ka bērniem un mazbērniem ir jāizpērk savu senču grēki līdz 3. paudzei, bet ļoti smagu kļūdu gadījumā pat līdz 7. paudzei. Daži cilvēki domā, nu, jā, es tur pieļāvu kļūdu, nu, nekas, bet viņi nepadomā par to, ka tā kļūda, ja viņi viņu neizpirks, to kļūdu atkārtos gan viņu bērni, gan mazbērni, un viņiem sāpēs daudz vairāk. Tāpēc domāt, ka manas izvēles skar tikai mani pašu, tas ir ļoti, nu, bezatbildīgi. Mums ir jāsaprot tas, ka mēs visi esam savstarpēji saistīti, un vispirmām kārtām mēs esam saistīti ar tuviniekiem, un tās kļūdas, kuras pieļaujam mēs, skars mūsu bērnus, mazbērnus. Tātad vēlreiz atkārtoju, par mazām kļūdām ciešam mēs paši, par lielām kļūdām cieši mūsu bērni, par ļoti lielām kļūdām cieši mūsu mazbērni. Bet tajā brīdī, kad cieši mūsu bērni vai mazbērni, nezinu, vai jums kādam ir tāda pieredze, bet tad ļoti sāp. Un tad cilvēks sāk apzināties to, cik ārkārtīgi svarīgi tomēr ir atbildīgi izturēties pret savām izvēlēm, ka tas nav tikai, tas neskar tikai tevi vienu, ka tas var skart tavus bērnus un mazbērnus, un varbūt vēl tālāk, ja vēl nākamās paudzes, ja tā kļūda ir ļoti smaga. Tātad vēlreiz karmas likums nosaka, ka, ja tu pats ignorē karmu, tad tā aiziet pie taviem bērniem vai pie mazbērniem. Un tad izdara izvēli, vai nav pareizāk tomēr pašam atstrādāt karmu, nekā nodot kā dāvanu saviem bērniem vai mazbērniem. Piemēram, cilvēks ir nodevis kādu cilvēku, bet nu, viņš to neuztver kā lielu kļūdu un atrod tam kaut kādu attaisnojumu. Un tad pēc laika viņš pats sastopas ar situāciju, ka kāds viņu nodod. Un tad viņam sāp, ka viņš ir nodots. Ja viņš sāk aizdomāties, pagaidi, tevi tagad nodeva, bet atceries pagātni, tu arī nodevi tikai citu cilvēku. Un tagad tu zini, kā jutās tas cilvēks, kuru tu nodevi, kā viņam sāpēja, jo tagad tev sāp, ka tu esi nodots. Bet dažkārt tā nodevība ir bijusi tik smaga, ka varbūt pats cilvēks ar nodevību nesastopas, bet viņš redz, kā nodod viņa bērnu vai mazbērnu, un viņš redz, kā bērns vai mazbērns cieš no tā, un varbūt, ka pat kāds bērns vai mazbērns neiztur to un izdara pašnāvību. Lūk, un tas ir tāds kārtīgs dūriens. Pagaidi, tātad, reku, es arī biju nodevis. Jā, labi, mani neviens nenodeva, bet reku nodeva manu bērnu, manu mazbērnu, reku bērnam, mazbērnam tik ļoti tas viss sāp, ka viņi vairs neredz jēgu dzīvot. Nu, lūk, tā kā ir jāatcerās vienmēr tas, kad pat ja cilvēks izdara izvēli, man nebūs bērnu, man nebūs mazbērnu. Var cilvēki ir tādi, kas izdara izvēli, man nebūs, un tad man nav kam nodot savu karmu. Tad tu viņu paņem līdzi uz nākamo dzīvi. Kā saka, šī te negatīvā enerģija neizgaist. Viņa neizgaist ar to, ka fiziskais ķermenis nomirst. Nē, viņa tiek paņemta līdzi aurā, un viņa tiks paņemta līdzi uz nākamo dzīvi. Bet nākamajā dzīvē šī negatīvā enerģija būs jāatstrādā daudz smagākos apstākļos nekā šajā dzīvē. Ja to cilvēks zina, ka nākamā dzīvē viņam nāksies to būs jāatstrādā daudz smagākos apstākļos, viņš var izdarīt izvēli. Nu, labāk, lai ir grūti šajā dzīvē, bet nu tad, lai tas beidzās, lai es vismaz nākamā dzīvē varu bez tām ciešanām iztikt. Tātad, ja cilvēks ar pazemību pieņem negatīvo dzīves situāciju un cenšas ieraudzīt cēloņu seku sakarību, tad viņš vieglāk pārvar grūto dzīves situāciju un atstrādā savu karmu maigākā formā. Ja cilvēks problēmās vaino citus,
neredzot savu līdzatbildību, tad karma netiek atstrādāta un tā tiek nodota tālāk saviem bērniem vai mazbērniem. Nu, piemēram, arī tāds ļoti diskutabls jautājums ir par cilvēkiem, kas ir smagi slimi un kuriem ir ļoti liels ciešanas. Viņi negrib, ka tuviniekiem ir viņu dēļ jācieš, tur viņi jāaprūpē, un viņi izdara izvēli par eitanāziju. Nu, Latvijā to nedara, bet šobrīd pilnīgi likumīgi var aizbraukt uz Šveici un veikt eitanāziju. Un te ir tas jautājums, jā, vai tam cilvēkam, jā, viņam ir smaga slimība, tātad tas neārstējama slimība, tātad tas jau liecina negatīva karma, negatīva enerģija. Ja cilvēks izdara izvēli eitanāzija, viņš jau ar eitanāziju šo negatīvo enerģiju nedzēš. Viņš to negatīvo enerģiju paņem līdzi uz nākamo dzīvi. Jeb, ja viņam ir tuvinieki, viņš varbūt pat atstāja to negatīvo enerģiju saviem tuviniekiem. Jā, tā kā tieši tā iemesla dēļ, ka cilvēki skatās šauri uz to, ka viņam ir ciešanas, nepadomājot plašāk, ko tas nozīmē, viņi gan sev nodara daudz lielāku ļaunumu, gan arī saviem tuviniekiem. Jā, tā tad, kā jau teicu, ja ir maza kļūda, pats atstrādā, lielāka kļūda atstrādā bērni, ļoti liela kļūda atstrādā mazbērni. Protams, jāņem vērā arī tas, ka bērni izvēlas savus vecākus. Un viņi izvēlas savus vecākus arī ņemot vērā, kāda tad ir bērna uzkrātā karma no iepriekšējām dzīvēm. Man ir nācies dzirdēt, ka vecāki raud par to, ka viņi tagad saprot, jā, viņi tur pieļāva kļūdu, un tagad viņu bērniem jācieš, un mazbērniem jācieš, un viņi tagad raud par to, ko es varētu darīt, un tā tālāk, jā. Un ir nācies dzirdēt, ka bērni vaino savus vecākus. Jā, man dzīvē neiet, tāpēc, ka mani vecāki tur pieļāva kļūdu, man tagad ir jāatstrādā viņu kļūda, man ir negatīva karma un tā tālāk. Ja. Nekad nevainojiet savus vecākus par pieļautām kļūdām, kas ir ietekmējuši jūsu dzīvi, jo vienmēr ir jāatcerās, pirms nācāt iemiesomā. Jūs izvēlējāties vecākus, zinot par vecāku kļūdām, kuras viņi ir izdarījuši, jeb kuras izdarīs. Jo bērna nākšana iemiesojumā ir, lai vērstu vecāku slikto uz labo. Jeb citiem vārdiem sakot, lai bērns mācītos no vecāku kļūdām un turpmāk tās neatkārtotu. Tādā veidā bērns dzēš vecāku karmu un arī savu karmu, kas viņam ir bijusi no iepriekšējām dzīvēm. Teiksim, es te varu minēt piemēru ar savu dzimtu, kur gan par tēva līniju, gan par mātes līniju, tādas karmiskas situācijas, kas bija saistītas tieši ar ekonomiskas dabas jautājumiem. Un es arī, tā kā redzēju, jā, protams, kā tā karma ietekmēja, teiksim, manu vecāku ekonomisko, ja var teikt tā, ekonomisko maciņu. Bet apzināti vai neapzināti, mans tēvs, es domāju, tieši kaut kādā jūdziņas līmenī izdarīja pareizas izvēles tieši par ekonomiskiem jautājumiem, un arī es sapratu šos jautājumus, un līdz ar to mēs to dzimtas karmu, kas mums nāca no dažādām pusēm, no dzimtas, varētu teikt, apturējām. Ja, bet gan es tiešām izpratu tās kļūdas, kuras pieļāva mani vecāki šajos jautājumos un centos viņas neatkārtot šīs kļūdas, gan arī es redzēju, ka mani vecāki izprata savu senču pieļautās kļūdas šajos jautājumos un centās tās neatkārtot. Un tā var apturēt dzimtas karmu. Tātad, kā atbrīvoties no negatīvas karmas? Ir cilvēki, kas paziņo tādi dziednieki vai ekstrasensi, kas paziņo, samaksājiet man tur tik, un es tevi atbrīvošu no karmas. Tās ir blēņas. Dievišķais likums nosaka, ka no karmas neviens cits tevi atbrīvot nevar.
No karmas cilvēks var atbrīvoties tikai pats, jo mēs esam atbildīgi par savām pieļautajām kļūdām, par savu likteni. No malas neviens nevar mūsu likteni mainīt. Ja mēs neredzam slikto seku cēloni šajā dzīvē, tad tas nenozīmē, ka cēloņa nav. Varbūt, ka tiešām šajā dzīvē cilvēks ir dzīvojis, ļoti pareizi, ja, bet saskarās visu laiku ar tādām problēmām, kas liecina, nē, tev ir slikta karma, ja. Un vai nu tā karma ir uzņemta no partnera kāda, vai nu tā ir tava karma, kur tu esi uzņēmis jau no iepriekšējām dzīvēm. Cēloni cilvēki neredz, jo nav pietiekama zināšana par dievišķajiem likumiem un mācībām, bet tik līdz cilvēks sāk apgūt dievišķo zinātni, tā arvien labāk viņš izprot, kāpēc ar viņu notiek tas, kas notiek, un arvien labāk izprot, ka dzīve patiešām ir taisnīga. Jo tas, kas palīdz man personīgi, jā, nevienmēr es arī redzu cēloņu seku sakarību, bet tā kā es zinu to, ka viss, kas ar mani notiek, ir taisnīgi, ka vai nu es atstrādāju savu karmu, vai nu mans gars vienkārši grib pārvarēt šīs grūtības, lai augtu garām, tad es tās grūtības, ar kurām es sastopos, es viņas neuztveru kā netaisnīgas. Es viņas uztveru, aha, tātad Dievs man ir licis priekšā tādas grūtības, man ar šīm grūtībām ir jātiek galā. Nu, ja netieku galā, tad arī saprotu, aha, šajā brīdī es atstrādāju savu negatīvo karmu un atkal pieņemu to situāciju ar pazemību, ka labi, ka man ir iespēja atstrādāt, ja ne visu vai daļu atstrādāt, bet tomēr, ka man ir iespēja atstrādāt savu negatīvo karmu. Bet atstrādājam mēs caur to, kad izejam cauri tai negatīvajai pieredzei, ja cilvēks ļoti pārdzīvo par visu to, tad viņš piedzīvo ciešanas. Un tad tas saucās, ka cilvēks atstrādā karmu caur ciešanām. Bet ja cilvēks to uztver, aha, man ir iespēja šobrīd atstrādāt savas kļūdas, tad viņā nav ciešanas. Viņš vienkārši pieņem ar pazemību, jā, man tagad ir grūti, es tam visam eju cauri, jā, man ir grūti, varbūt es nevaru atrisināt kaut kādas jau ilglaicīgi problēmas, bet vienalga es tam visam eju cauri. Un tad notiek šī karmas dzēšana, un arī cilvēka apziņa aug. Tātad no negatīvās karmas var atbrīvoties tikai atstrādājot karmu. Vienīgais, kas ir, kad ja cilvēks ļoti nožēlo savas pieļautās kļūdas, ja viņš lūdz piedošanu, piedod, skaita lūkšanas, izdara pareizas izvēles, tad cilvēkam Dievs ar šo karmu mīkstināt, ka viņam, teiksim, netik smagā veidā viņa atgriežas atpakaļ. Tātad atgriežas atpakaļ, bet mīkstākā, maigākā formā. Un tāpēc arī, lai karmas atstrādāšana būtu sekmīga, visas negatīvās dzīves situācijas ir jāpieņem ar pazemību un nožēlu. Ja, jo, kā jau teicu, pat ja mēs neredzam cēloņu seku sakarību, tomēr viņa pastāv, ja, neredzam šajā dzīvē, tā tad esam kaut ko izdarījuši iepriekšējā dzīvē, bet tas viss pastāv. Un mums tas ir jāpieņem ar pazemību un nožēlu, ka lūdzu piedod Dievs, kā acīm redzot, es esmu kaut kad pieļāvis tādas un tādas kļūdas, ja man tagad ir jāiet cauri tādām ciešanām, bet es to pieņemu ar pazemību un izturēšu to visu, jā. Tā tad ir šī piedošanas lūkšana ļoti svarīga. Jālūdz piedošana tiem, kuriem esi darījis pāri, jāpiedod tiem, kuri tevi darījuši pāri, jāpiedod pašam sev. Jā, piedošana ir ļoti, ļoti svarīga. Tikpat svarīgi ir izprast neapgūto mācību un turpmāk kļūdu neatkārtot. Nu, piemēram, sieviete ir izdarījusi abortu. Tā ir kļūda. Pat tiek uzskatīta liela kļūda, jo ir nogalināta dzīvība. Māte savu bērnu nogalinājusi. Labi, ir bijuši
māte varbūt tiešām bija jauna, nezināja par visām šīm lietām. Ja būtu zinājusi, to nebūtu darījusi, bet, nu, kas izdarīts, izdarīts. Protams, ka mātei karma par nogalināto bērnu būs jāatstrādā, bet ko tas nozīmē? Mātei Dievs dos vēl vienu iespēju sastapties ar situāciju, ka, teiksim, bērns būs nevēlams. Vai nu viņai pašai atkal būs grūtniecība, kuru viņa nebūs gaidījusi, vai viņas bērnam būs grūtniecība, kur nebūs plānota. Ja? Tātad tādā veidā Dievs pārbaudīs, nu, ko tu tagad, vai tu mācījies no tās savas pieļautās kļūdas, un tagad atrunās savu bērnu veikt abortu, jeb arī, ja tu esi palikusi otrajā stāvoklī neplānoti, ka tagad tu tomēr to bērnu laidīsi pasaulē neatkarīgi no tā, kāda ir tava materiālā situācija un tā tālāk. Ja? Tātad Dievs skatās, ja, ja otro reizi atkal pieļauj to pašu kļūdu, tad jau tā negatīvā karma viņa dubultojās un viņu atstrādāt būs ļoti, ļoti grūti. Ja. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, nu, teiksim, šajā piemērā, ko es minēju par abortu, sievietei izprast, kāpēc nedrīkst taisīt abortu. Nevis tāpēc, ka tur mācītājs neļauj vai, es nezinu, likumdošana neļauj, ne tāpēc. Sievietei pašai ir jāsaprot, kāpēc nedrīkst taisīt abortu, kāpēc nedrīkst nogalināt dzīvību. Jo Svētā Terēze no Kalkutas teica, kamēr pasaule atbalstīs abortus, pasaulē miers nebūs. Šobrīd Trumps cīnās it kā pa mieru, ja? Bet kamēr pasaule atbalstīs abortus, miers jau pasaulē nebūs. Un tā ir tā lieta, kas ir jāsaprot, ja mēs ne tikai caur ciešanām atstrādājam savu karmu, bet arī mācamies, kļūstam gudrāki, tad, kā saka, dzīve nav nodzīvota velti. Nu, no teorijas es esmu pastāstījusi tas, ko es gribēju pastāstīt, un tagad ir laiks jautājumiem. Nu, varbūt es sākšu Singūna, var ieslēgt mikrofonu. Jā, Nu, vai tev radās kādi komentāri vai jautājumi? labvakar. Īsti laikam nē, jo būtībā es tā kā to izprotu, sapratu, kā tas ir, kā tas notiek par to karmu. Un par slimībām es vienīgi tad sap, saprast, pārjautāt, ka diabēts tā ir karmiska slimība, kura ir neārstējama, bet visas citas, tad viņas ir ārstējamas. Nu, piemēram, arī diabēts, es zinu vairākus gadījumus, kur Dievs ir devis savu žēlastību un cilvēks ir izvesaļojies no diabēta. Bet tie ir daži gadījumi, kur cilvēks tiešām ir ļoti, ļoti strādājis ar sevi un caur tām ciešanām atstrādājis to karmisko daļu un arī izvesaļojies no diabēta. Ja? Bet vairumā gadījumu, jā, patiešām īpaši jau diabēts, kur ir insulīna ievadē, jā, tad tiek uzskatīta par karmisko slimību. Ja bērns ir, teiksim, ja maziņš bērns ir saslims ar diabētu, tad tā karma ir dzimtas karma jau no trešās paudzes, kur trešā paudze saslimst ar diabētu, ja vecāki ir dzīvojuši kopā aiz pienākumu, bet nevis aiz mīlestības kā saka, pa abiem zariem līdz trešajai paudzei. Gan tēva zars, gan mātes zars, jā, līdz trešajai paudzei. Tad trešā paudzē bērnam ir maziņam jau diabēts, jā. Un tad tā ir dzimtas karma, jā, tā ir karmiska slimība. Bet, ja diabēts ir uzņemts dzīves laikā, nu, tādā ziņā, ka cilvēks ir saslims jau, nu, būdams pieaudzis, varbūt tur 40 gados vai 50 gados, tad tā jau ir pieļautas kļūdas šīs dzīves laikā, kuru dēļ ir šis te diabēts, bet viņš tad viņu var izārstēt, ja cilvēks tiešām ļoti strādā ar sevi, maina savu domāšanu, attieksmi pret dzīvi un tā tālāk, tad var būt labi rezultāti. Jā. Savukārt onkoloģija, viņa var būt gan kā karmiska slimība, gan arī kā iegūta slimība.
Ja viņi ir karmiska slimība, tad visticamāk cilvēks vai kā ārstī centīsies viņam palīdzēt ar vismodernākām un dārgākām zālēm un operācijām un šūnu terapijām un visu pārējo, ko medicīna ir atklājusi, cilvēks nomirst. Ja, jo nu, viņam karmas atstrādāšana notiek caur tām ciešanām, kam viņš iziet cauri ar to slimību un viņam nekas nepalīdz. Ja tā ir iegūta slimība, ka cilvēks ir pieļāvis kļūdas, un tā rezultātā viņam ir sakoncentrējusies tā negatīvā enerģija, kas ir realizējusies ar onkoloģisku slimību, un cilvēks sāk ar sevi strādāt, un cilvēks sāk saprast savas kļūdas, un viņš sāk viņus nožēlot, viņš mainās un tā tālāk, tad viņš var izvesaļoties, protams, saņemot medicīnas palīdzību, jā, bet tad šī medicīnas palīdzība ir sekmīga, un cilvēks izvesaļojās, jā. Nu tā, vai es Ingūna atbildēju? Jā, paldies. Vienīgi man par diabētu ir tāda informācija, ka diezgan daudz insulinējams tieši diabēts sākās pusauģu vecumā. Kaut kā tas, kā to varētu tad raksturot? Jā, tas ir tas pats, pat ja sākās pusauģu vecumā, tā būs dzimtas karma, kur trešā paudze vecāki ir dzīvojuši bez mīlestības aiz pienākumu. Jeb citiem vārdiem sakot, mīlestība aprakta darbā. Skaidrs. Paldies, Elita. Mhm. Mums ir divas baibas, nu es tad baiba bez uzvārda, lai ieslēdz mikrofonu. Baiba? Jā, Jā, es kamēr pārslēdzos, labvakar, man višķiņ vakar. balsi ciet. Um, eh, Bija ļoti interesanti vēlreiz paklausīties to visu, jeb dzirdēt vēlreiz to visu. Tas tā kā bija kaut kā tik ļoti pašsaprotami un tik ļoti jau nosēdies, ka es tā šodien, kad zinu, par to tēmu domāju, nu, nav jau nekā tāda, kas nu, varētu būt tāds jauns. Nu, nav jau tā, ka ir kaut kas ļoti jauns, bet tāds apkopojums gan izveidojās, ka tā karma jau ir tāda spēle pašam ar savu sirdsapziņu nepārtraukti. Um, cik tālu tu spēj darīt, kurā brīdī tev pieslēdzās sirdsapziņa un kā apkārt pasaulē ar sirdsapziņu. Un, nu jā, tā ir tāda sirdsapziņas būšana. Un mēs te dzīvojam tādā vienā lielā karmas burbulī, viens otram palīdzēdam, pastutējam, piespēlējam, palīdzam tikt vaļā no tās karmas, ja saprotam. Nu jā, man tā tīri filozofiski tā karma šodien, klausoties to visu, izspēlējās. Ir kādi Jā, jautājumi? es domāju, ka nav man jautājumu. Labi, Nu, paldies. paldies. Otra baiba var ieslēgt mikrofonu. Sveiki visiem! Jā, nu, man arī bija interesanti paklausīties šo to zinājumu. Man ļoti patika tas, kad ir kaut kādas grūtības vai kaut kādas situācijas, ka vienkārši mums tas ir jāpieņem un jāpaļaujas uz Dievu, ka Viņš zina labāk, kas un kā ir. Un jautājumu laikam īsti nav, bet es esmu dzirdējis, ka runā ka karma, ja kaut kas slikts notiek, jā, bet tad es arī dzirdēju tādu teikumu, ka, nu, karma jau var būt ne tikai slikta, jā. Jā, Nu, varbūt arī laba. jā, jo, nu, standartā visi saka, tā ir tava karma, tā kā par slikto biežāk runā. Nu, jā, tas tā, un bija vēl kaut kas, ko gribēju teikt, bet tagad Varbūt ir aizmirsu. kāds jautājums, nav? Jautājumi īsti laikam nebija. Nu, par to diabētu, jā, Singūna jau parunāja, un mēs ar Singūnu esam pazīstamas, tā kā mēs arī par to runājām. Un jā, man bija arī viena pazīstamā, kura arī 11 gados, laikam, viņai, jā, atklāja to cukura diabētu. Nu, jā, tas ir ar vecākiem vecākiem saistīts. Nu jā, un tur man tas bišķiņ arī
tā atvēra acis, jo es zinu to situāciju, kāda, ja arī runa ir par vecākiem, tad tur, nu, izskatās, jā, ka bija tā, ka viņi vairāk to bērnu dēļ bija kopā, un, nu, vīrietis beigās aizgāja prom pēc tam, ja tas attiecās, jā. Bet jautājumu laikam īsti nav. Paldies. Labi, paldies tev. Ieva, var ieslēgt mikrofonu? Labvakar. Labvakar. Nu, noklausījos, bija interesanti. Biju jau tā kā dzirdējusi, bet, nu, nezinu, nenāk jautājumi nekāda tāda prātā. It kā liekas saprotam šī tēma. Labi, paldies, Ieva. Jā, lūdzu. Ilze? Paldies. Ilze, var ieslēgt mikrofonu? Jā, var. Uh, Man ir gan pārdomas, un varbūt no pārdomām arī tāds jautājums. Es tikai gribēju dalīties ar to, ka tas, ko Elvis šodien stāstījis, tas ir apliecinājums tam, kad, teiksim, pirms es apprecējos, man bija labāka finansiālā situācija, nu, no manas izcelsmes ģimenes. Un tagad pēdējos 5 gadus divādi karmas atstrādāšana, jā, tad ir sliktāka finansiālā situācija, tā tas ir uzņemts no vīra. Un otra tāda interesanta lieta, kuras domāju, kur ir kaut kāda karmas pārnese bijusi no iepriekšējās dzīves, jo tad, kad man sākās mēnešu reizes, man arī uzrādījās tieši psoriāze. Nu, man pilnīgi dosādies, kad es to pasaku, ka es domāju, ka tur ir kaut kas nācis no kādas iepriekšējās dzīves dusmas droši vien. Jā, psoriāze arī tiek uzskatīta par karmisko slimību, jā. Un gan ir dažas mazas lietas, kaut kas, ar ko tu saprast. Un tad man ir, jūs tur pieminēts tika diabēts, man īstenībā, vai ar vairāk dziedara varētu būt līdzīgi, jo tur jau arī, ja hormoni nestrādā, tad es saprotu, ka cilvēki dzer, nu var arī nodzert visu mūžu papildinošos medikamentus. Nu, es negribētu tur briesmīgi analizēt, kura ir vai nav karmiska slimība, jo tikpat labi ar vairogdziedzers var būt iegūtā slimība, un nav nekāda karmiskā, jā. Tā kā svarīgākais ir saprast tomēr, kad slimība ir skolotājs. Un vienalga, vai tā ir karmiska slimība, iegūta slimība, cilvēkam ir jāmācās. Un ja viņš mācās, pat karmiskas slimības gadījumā, ja viņš ne tikai dzēš savu karmu, bet viņš auga apziņā. Un tas ir tas pats svarīgākais. Labi, un tad man ir vēl viens tāds pārdoms par to dualitāti, kurš tad atstrādā karmu un kurš viņu tā kā uzliek. Nu, piemēram, tie sliktie tēli, kas sabiedrībā tā kā dara sliktas lietas, bet viņi varbūt palīdz kādam citam atstrādāt to karmu, vai tad sanāk, ka tas nav tāds tā kā nebeidzamais aplis, tur kāds dara sliktu, bet cits uzņemot to slikto, atstrādā savu slikto, un pēc tam tas, kurš ir to slikto veicinājis, viņam jau arī jāatstrādā pēc tam. Nav tā kā vāveres rikens uz spēku. Tur ir interesanta lieta, ka ja cilvēks dara sliktu dieva uzdevumā, parasti tie ir augsti attīstīti gari, kas iepriekšējās dzīvēs īstenībā ir dzīvojuši ļoti likumīgi un tā tālāk, bet viņi nāk šajā dzīvē iemiesojumā, paņemot svešu karmu un darot sliktu lietu, ja? Nu, kaut ko sliktu darot, ja? Bet viņi to dara, viņi ir, nu, tā kā dieva instruments, nu, ka viņiem ir jābūt tam sliktajam, lai atmodinātu, teiksim, pārējo sabiedrības daļu, ja? Teiksim, es neņemu to šobrīd apgalvot, ka, teiksim, Trumps ar saviem tur tiem lēmumiem, ka viņš tur izdara kaut ko sliktu. Es neņemtos to apgalvot. To, ka viņš ir instruments dieva rokās, tas ir acīm redzami. To, ka viņš ar saviem trakajiem lēmumiem ir sakustinājis visu pasauli
un ka pasaulē patiešām notiek pārmaiņas. Teiksim, es šodien ar smaidu izlasīju informāciju, kad arī mūsu Latvijas premjere ir kaut ko tur domā līdzīgu lēmumu, izveidot kaut kādu tur, es nezinu, es nezinu, departamentu vai ko, kas pārskatīs valsts pārvaldē, nu, kas saka, mazinās birokrātiju. Nu, līdzīgi kā šobrīd Amerikā Trumpam šo te darbu veids šis te, vai aizmirst pēkšņi, slavenais miljardieris, jā, ar savu komandu, jā, kā viņi tur tagad pārskata visu. Jā, Masks, jā, kas pārskata visu, jā. Nu, un tie ir tāds piemērs, jā, it kā tad, kad Amerikā tur tas Masks jau tur sāka tur ņemties ar visām atlaišanām un pārskatīšanām un tā tālāk, visi šausminājās ārprāts, reku mēs jau dzirdam, reku Latvijā kaut kas līdzīgs tiks veidots un līdzīgi pārskatīs, kas te notiek un tā tālāk. Un tas ir Trumpa un viņa komandas sasniegums. Redziet, kā tas ir aizbalsojies no tālās Amerikas jau līdz Latvijai ir ticis. Ja? Un ticiet, man tur vēl kaut kādas pārmaiņas, kas tur notiks Amerikā, viņas atbalsosies uz visām citām valstīm. Ja? Tāpēc es nezinu, ja? Es tiešām nezinu, vai Trumps ar saviem trakajiem lēmumiem uzņemās karmu vai neuzņemās. To zina tikai Dievs. Bet to, ka viņš ir tiešām instruments Dieva rokās, lai pasaulē notiktu pārmaiņas, par to man nav pat šaubu. Tāpēc ir liela varbūtība, ka īstenībā, lai cik tas dīvaini neliktos, Trumps varbūt pat karmu neuzņemsies. Nu, pieļaudams tur kļūdas un tā tālāk, bet ka viņš varbūt pat karmu neuzņemsies, ja viņš pilda dievišķu uzdevumu. Bet varbūt arī nē, varbūt viņš tiešām ir pretējā puse, tumsa spēki, ka viņš pilda sātanu uzdevumu, ja? Bet, nu, arī skatoties, kas tad ir sātans un viņa komanda, kāpēc tad Dievs atļauja, ka sātans dara sliktu? Tikai tāpēc, lai sakustinātu pārējos. Tāpēc Dievs atļauj, ka sātans dara sliktu, lai pārējie pamostos. Savādāk visi guļ tādā miegā. Un mēs to miegu ļoti labi redzējām, jo, nu, ilgstoši, gadu desmitiem bija šis te miegs, ja, visā Eiropā un ne tikai Eiropā un tā tālāk. Nu, tagad tas viss ir sakustināts, ja. Tā kā nav gluži tā, ka ir aburtais aplis, ja cilvēks pilda Dieva uzdevumā sliktu darbu, viņš karmu neuzņemās. Bet tas nav attaisnojums cilvēkam un sliktiem darbiem. Un mēs galvenais. Mēs galvenais par sevi nekad nedrīkstam padomāt, no es tagad darīšu sliktu darbu, jo es tagad atmodināšu kādus citus no miega. Ja? Mēs nedrīkstam tādu. To zina Dievs, bet mums ir vienmēr jādzīvo tā, lai mēs ievērotu dievišķos likumus. Nu jā, tas, ko es gribēju papildināt. Nu, tad sanāk, ka noziedznieks var tur darboties pa labi, pa kreisi, jo viņš redz ir. Nē, viņš nedrīkst. Viņš uzņemās atbildību. Un arī, es domāju, arī pat, ja tu pildi Dieva uzdevumu, nu, kaut ko sliktu dari, lai atmodinātu citus, ja, tad, kad tu esi to uzdevumu izpildījis, Dievs jau viss tevi savāc, viņš jau tev neļauj tur spēlēties. Viņš jau savāc, tu savu uzdevumu esi izpildījis, un viss Dievs paņem pie tevi, nu, paņem to cilvēku pie sevis atpakaļ. Tā kā tas karmas jautājums ir ļoti sarežģīts, viņš nav tāds vienkāršs un acīm redzams, ja viņš ir ļoti sarežģīts, tāpēc saku, tas šī brīža spilgtākais piemērs Trumps ar saviem visiem trakajiem lēmumiem, ja, nu, mēs tikai pēc gadu, varbūt 10 sapratīsim, nu, kas bija labi, ka tā viņš izdarīja, kas bija slikti, ka tā izdarīja šajā brīdī, šajā īsajā termiņā. Es domāju, ka neviens īsti, nu, pat neaptver. Bet, nu, to, ko visi aptver, to, ka pārmaiņas notiek. Tas gan. Man īstenībā radās viens jautājums. Es esmu redzējis tādu fotogrāfiju, kur ir uzīmēta sieviete ar milzīgu platmali, lielu apaļu platmali. Un, kad skatās no priekšas uz šo fotogrāfiju, tad redz sievieti ar šo platmali. Un blakus sievietei ir žirafe, kuru skatās no augšas un redz tikai milzīgu šo te apli, nu, lielu apli, jo tā cepures forma aizsad šo te pašu sievieti.
un tur bija tāds paraksts, ka nav pareizi vai nepareizi lēmumu, ir tikai kā mēs redzam un uztveram lietas. Jūs varat kaut kā komentēt šo? Nu, jā, Jo man šķiet, ka dievišķie likumi to var novākt kaut kādu pareizību vai nepareizību. Viss ir relatīvi. Vai Viss tomēr ir relatīvi, ja, jo nu, teiksim, ja iet runa par dievišķajiem likumiem, protams, ja cilvēks sako dievišķajiem likumiem, viņš evolucionē, viņš ātrāk iziet no reinkarnācijas apļa no Zemes, viņš vairāk nereinkarnējās uz planētas Zeme, viņš turpina savu attīstību un reinkarnāciju uz citām planētām, kas ir augstākā līmenī attīstījušās un tā tālāk, ja. Bet nu, tajā pašā laikā, ja visi dzīvotu tikai pareizi, tad arī nenotiktu evolūcija. Nu, kādam ir jādzīvo nepareizi, lai tie citi varētu saprast, ka tas ir nepareizi un varētu evolucionēt. Ja? Nu, tā kā viss ir tā relatīvi, tāpēc ir tas relativitātes likums, jo augstākie spēki, jau kas ir sasnieguši ļoti augstu apziņas līmeni, viņi uz to, kas notiek, ja, nu, pieņemsim uz planētas Zeme, viņi to nesaka, ka tas ir labais, ļaunais. Priekš viņiem tas nav labais, ļaunais. Viņi redz to ļauno, kāpēc tas ļaunais ir noticis, lai pēc tam tas labais būtu spēcīgāks. Un līdz ar to viņi to nespēja vairs nosaukt kā ļauno, jo tas ļaunais ir veicinājis pēc tam ļoti spēcīgu labo. Un viņi skatās uz to kā uz vienu veselumu, ka tā ir evolūcija. Un tādā veidā notiek evolūcija. Tāpēc tas viss ir, protams, ka mums cilvēkiem, ja mēs zinām dievišķos likumus, mums ir jādara viss, lai viņus ievērotu, jo tas veicinās mūsu evolūciju un ātrāku šo te, kā saka, sasniegt to apskaidrības līmeni, kad mums vairāk nebūs jānāk iemiesojumā uz planētas Zeme, un mēs varēsim turpināt evolūciju augstākos līmeņos. Bet, tā, es nezinu, vai man izdevās atbildēt, bet, vai saprati, Ilzi, jā? es sapratu, jā, man tikai liekas, ka tā kartiņa bija tā pozicionēta, kad nepastāv tāds pareizais vai nepareizais, jo katram var būt uz savs redzējums uz lietu kārtību. Un tad es aizdomājos par to, ka tomēr daži cilvēki dzīvo pēc šī dievišķajiem principiem, un ka tur varbūt ir tomēr tā taisna, kas nosaka, nu tev nebūs zāks, tev nebūs laulības pārkāpšana. Jā. Kartība bija provokatīva, kurā bija. Te arī, pieņemsim, ja mēs paskatāmies par to tavu bildi, ko tu saki, ja, bet, ja cilvēks ir, pieņemsim, bērns ir badā un viņš ir nozadzis ābolus, kur kaimiņu dārzā tie āboli sapūst, jo kaimiņš ar tiem āboliem nespēja viņu sapēst, un bērns ir badā un viņš nozog kaimiņam šos te ābolus, jo kaimiņš atsakās viņam dot šos ābolus, ja, vai viņš ir tādā gadījumā kaut ko pārkāpis, viņš ir cīnījies par savu dzīvību, jā, viņš nav nomiris badā, bet viņš ir tomēr paņēmis no kaimiņa ābolus, kurus kaimiņam nevajag, jā. Tā kā tas viss ir relatīvi, tur ir ļoti dziļāk jāpaskatās, nevar tā ļoti, tā šauri paskatīties. Ilze? Jā, es dzirdēju. Kādreiz, kad būs iespēja, varbūt var par šo padiskutēt. Jā. Paldies. Vai ir vēl kāds jautājums, jo tā es it kā visām meitenēm vārdu devu? Ja jautājumu nav, tad es teikšu paldies, ka piedalījāties šodien un tiksimies atkal apmēram pēc mēneša būs atkal nākamais seminārs. Lai jauks vakars un ar tām!